Tuvojas pavasars, kas līdz sev atnes dažādas tradicionālas lietas, piemēram, teritoriju sakopšanu, kas dod lielu daudzumu zaļo atkritumu, kurus gan nevajadzētu kaut kur dedzināt, bet gan labāk aizvest uz Liepājas rases sadzīves atkritumu poligonu Ķīvītis, kur zaļos atkritumus pieņem pilnīgi bez maksas. Iedzīvotājs mēs aicinām, sakopjot tagad mazdārziņas, negaidīt lielās talkas. Veco zāli, vecos zarus droši ņemt, likt piekabēs, maisos vest pie mums, un mēs tos visus pieņemsim bez maksas. Atgādināsim, ka pagājušajā gadā Liepājas rasa pilnveidoja atkritumu šķirošanas laukumu, lai tas būtu vieglāk pieejams, plašāks un ērtāk izmantojams. Dalītās vākšanas laukums, šķirošanas laukums darbojās visu caur gadu neatkarīgi, vai tā ir ziema, vasara, pavasaris, rudens. Mēs darbojamies visu gadu, visu 7 dienas nedēļā. Pieņemšanas laukumā mēs varam pieņemt jebkurus atkritumu veidus, kas ir sašķiroti. Tie ir dažādas krāsas stikli, logu stikli, pudeļu stikli, PET pudeles, elektronika, bīstami atkritumi, bioloģiski atkritumi, tekstili izstrādājumi, mēbeles, elektronika, principā viss. Bet sīkāk ar to informāciju var iepazīties mūsu mājaslapā, kur ir sīki un smalki detalizēti aprakstīts atkritumu veidu, kurus pieņem šķirošanas laukumā. Pavasars atnāk arī ar velo sezonu, kad laika apstākļiem kļūstot siltākiem iedzīvotāji izvēlas aktīvu atpūtu ar velosipēdu vai vienkārši to izmanto kā pārvietošanās līdzekli. Tad nu lūk, Liepājas rasa aicina atbraukt arī līdz viņiem uz poligonu Ķīvītis, līdziņemot tukšo tādu stikla un saplacinātas PET pudeles. Izvērtējot pagājušā gadā pieredzi par to, ka bija akcija velosipēdistiem un autobraucējiem un bija lielāka atsaucība no velosipēdistiem, ka katram bija jāatved 5 stikla pudeles un 10 saplacinātu PET pudeles, jāizpild anketiņu un varēja vinnēt dažādas balvas. Izvērtējam, ka šogad šo akciju piedāvāsim tikai velobraucējiem, bet nevis 2 mēnešus kā pagājušo gadu, bet visu velo sezonas garumā. Tā sāksies 1. aprīlī. Katru mēnesi mēs aicinām cilvēkus vēst piedalīties, aizpildīt anketas, un balvās būs termos, kas ļoti labi noderēs gan siltos, gan vēsos laika apstākļos, siltu tēju vai augstu ūdeni paņemt līdz kaut kur dodoties ar velosipēdu. Katru mēnesi balvu iegūs viens akcijas dalībnieks, ko noteiks izlozes kārtībā. Bet jau 6. gadu Liepājas rasa piedāvā reģionu skolām iesaistīties nolietoto elektropreču vākšanas akcijā Štepseles ceļojums. Kā ik gadu akcijas mērķis ir nemainīgs – attīrīt savu apkārtni, vienlaikus savācot pēc iespējas vairāk nolietoto sadzīves elektrotehniku. Televizors, dators, leduskapis, mobilos telefons, radioaparāts un līdzīgas lietas. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad Štepseles ceļojums sākās jau 19. februārī un turpināsies 2 mēnešus līdz pat 15. aprīlim. Ja kādam ir mājā kāda elektronika, nevediet varbūt viņu paši pie mums, bet painteresējieties, vai nav kāds skolnieks, kurš grib aiznest uz skolu un piedalīties akcijā. Arī šogad balvu fondā ir vērtīgas naudas balvas pirmo 3 vietu ieguvējiem, attiecīgi 300, 200 un 100 eiro. Varbūt ir vērts savākt un nodot nolietotās elektropreces. Labi tev un apkārtne tīrāk.